Sveiki! Mani sauc Uldis. Vēlējos parādīt bērnu un jauniešu sporta kluba aplikāciju, ko esmu izveidojis. Šajā video ir vairāk treneriem domāts informācijas, kā lietot šo aplikāciju. Aprakstā ir saite uz citu video, kas parāda aplikācijas iespējas jauniešiem un vecākiem. Nākamā mums ir notikumu saraksts, bet mums kā treneriem vairāk interesē jaunu spēju izveidošanu. Šeit mēs varam pārslēgties starp spēli un izbraukumu. Spēlē no izbraukuma atšķirās to, ka izbraukumā ir galamērķis. Izbraukums no spēles atšķirās ar to, kad izbraukumā visi kopīgi dodas ar autobusu. Ir kaut kāds izbraukšanas vieta, izbraukšanas laiks. Ja šis izbraukums ir uz ilgāku laiku, tad būs arī viesnīca un arī kāda dalības maksa. Spēle ir tāda, kur spēlētāji, līdzjutēji satiekās spēles vietā un nokļūst uz šo spēli saviem spēkiem. Katrs izbraukums var saturēt vienu vai vairākas spēles. Veidojot jaunu spēli, mēs izvēlamies iepriekš definētu turnīru, kas ir filiāle, jauniešu dzimšanas gads, un kādu veidu tas turnīrs ir, piemēram, tas var būt basketbolam LJBL spēles vai kaut kādas draudzības spēles. Mēs izvēlamies pretinieku, iepriekš definētu vietu. Kad esam sadefinējuši pamatparametrus, šeit ir atbilstošie spēlētāji, kas ir 2005. gada vai jaunāki. Un sarkanie ir tie, kas atzīmēti, kur ir vecāki vai treneris, vai viņi paši ir atzīmējuši, ka viņi ir traumējušies un ka viņus nevajadzētu pieteikt aktuālām spēlēm. Un mēs šeit pārliekam spēlē pieteiktos spēlētājus un saglabājam. Kad spēle ir saglabāta, ja, piemēram, mēs šo aplikāciju atveram ar mobilo telefonu, mēs uzreiz varam doties uz spēles vietu. Nav jādomā, kurā zālē. Un, protams, ka mums var gadīties arī, kad mums ir sadefinēts turnīrs, bet pretinieks mums vēl aizvien nav sadefinēts. Un šeit ir iespēja izveidot jaunu pretinieku, un pretiniekam visdrīzāk ir arī jāizveido pretinieku treneris. Šeit tā teikt, tā kā kaskādas tipā varam vaļā un sākam definēt augtus. Šeit mēs atzīmējam, vai šis ir, tā teikt, aktīvs personāžs, un viņš saņem e-pastu. Izveidošu pretinieku treneri. Mēs izveidojam pretinieku. Un pierakstīt kaut kādus parametrus, ja tādi nepieciešami. Šeit saglabājam. Un lēnām no kaskaidas atgriežamies atpakaļ uz spēli. Šeit mums ir pretinieks ar sadefinētu treneri. Un tālāk jau mēs izvēlamies, kur mēs spēlēsim. Var gadīties, protams, arī, ka mums vieta nav sadefinēta. Šeit mums ir svarīgi izvēlēties precīzes koordinātas, lai darbotos korekti saites uz Google Maps un bāzes. Kārtas numurs ir, defaultais ir 1000. Ja mēs šī zālē spēlēsim bieži, tad mēs šo kārtas numuru varam uzlikt zemāku, lai viņš radītos saraksta augšgalā. Kad spēle ir sadefinēta, tad mēs varam šeit nosūtīt visiem iesaistītiem ziņu. Tātad spēles ziņu par jaunu spēli saņem spēlētājs, spēlētāju vecāki, tiesnesis, pretinieku komandas treneris un arī
mūsu komandas treneri, kas ir piesaistīti šim konkrētajam turnīram. Var piesaistīt vienam turnīram, var piesaistīt vairāk treneru. Visi saņem šo ziņu uz e-pastu. E-pasts sūtās kādu brīdi. Mēs varam paskatīties, kas mums ir vēl. Šeit mums ir iepriekš izveidotie izbraukumi. Izbraukumā mēs varam rediģēt pašu izbraukumu vai rediģēt spēles. Šeit mums ir personas. Šeit ir gan spēlētāji, gan vecāki, gan treneri, gan pretinieku treneri, gan arī tiesneši. Visas iespējamās personas. Mēģināt atrast un rediģēt. Šeit savukārt mums ir sportisti. Šim sportistam, kā redzams, ir trauma. Nē, nav trauma, viņš ir brīvdienās. Bet tas nozīmē, ka kāds šeit ir kaut ko ierakstījis. Tas nozīmē, ka spēlētājs nav pieejams uz spēli. Un tie spēlētāji sarakstā viņš ir atzīmēts kā sarkans. Mēs redzējām iepriekš. Un šeit ir vēl daudz citas tabulas, kurā mēs varam sadefinēt vietas. Ja ir kaut kas mainījies, adrese vai mēs esam nepareizi ievadījuši koordinātus. To visu mēs šeit varam mainīt. Sadefinēt programmas ir šeit X, Y, Z, bet jūs varat sadefinēt pēc saviem ieskatiem. Ja nav nepieciešams, varam arī atstāt programmas 1 un 2 tukšs un izdarbojas tāpat. Šeit mēs varam sadefinēt kādus spēlētājus, kādu spēlētāju vecumu mēs vēlamies, ar kuriem mēs strādājam. Šeit mēs sarakstām turnīrus un turnīra sezonas. Tas uzsākot darbu ar aplikāciju jāsadefinē ir diezgan daudz, bet pēc tam aizvien mazāk un mazāk jādefinē. Šeit, piemēram, mēs saliekam, cik katrā forma maksā un vai formas pieteikšanās ir atvērta uz šo brīdi. Tiksim, ja mēs nevēlamies sūtīt pa vienai formai, tad mēs varam slēgt un ne spēlētāji vecāki nespējas pasūtīt formas. Sporta skola, kurā ir vairākas filiāles, kas nodarbojas ar vienu veidu sportā veidu, piemēram, basketbolu vai volejbolu vai hokeju. Bet, ja mums ir viena sporta skola, kurā nav filiāles, šeit var izveidot arī futbola nodaļu, kurā vietā viņi ir bāzēti. Šeit mums ir izveidota jauna sadaļa. Brīvi var sadefinēt. Gan pa sporta veidiem, gan pa filiāliem, kā ir nepieciešams. Kā redzat, iespējas ir daudz. Varat droši paši iet papētīt, paspēlēties. Saite uz aplikāciju ir aprakstā. Un, ja jūs tas ir interesējis, jūs varat droši mani sakontaktēt. Tikšanos!